Jā. Sveiki! Šeit skolas medmāsiņa jūs traucē. Jūsu dēls tikko atnāca pie manis uz kabinetu ar klepu, un viņš diemžēl nevar iet uz pārējām stundām. Vai variet atbraukt viņam pakaļ? Viņš atnāca pats pie jums? Jā, pats. Teica, ka esot slims, ir klepus un nevar vairs normāli pamācīties. Labi, tūlīt būšu. Viņš man dabūs. Ko? Tātad šis bija tas, kāpēc man ir šodien jākavē savus darbus un jābrauc tev pakaļ uz skolu, jo tev ir klepus. Bet es jau no rīta tev teicu, ka es esmu slims. Un zini ko? Uzreiz kā aizbrauksim mājās, tu ielīdīsi savā gultā, tur paliksi un nenāksi pat ārā no savas istabas un savu telefonu atdosi man. Nu, mammu! Nav godīgi! Un televizoru arī tu neskatīsies. Uzliks lūdzu radio! Radio? Tūlīt. Nekāda radio to nebūs. Tu tikko teici, ka tu esi slims. Un tagad tu varēsi iet uz konsultācijām visus savus parādus kārtot. Un piebildīšu, ka tevi mājās neviens neārstēs. Zināji, kā iet plikam ārā no mājas, zināsi, kā pašam ārstēties. Viss. Līdz rītdienai tu būsi vesels kā rutks. Nekāda sēdēšana mājās nebūs. Atradies gudrinieks. Es savos laikos vispār ar 40 grādu temperatūru gāju uz skolu. Es biju tik ļoti slima. Veselus 10 kilometrus no mājām gāju uz skolu tikai, lai iegūtu zināšanas. Man tas bija kaut kas vienkārši fantastisks, bet tu ar savu nevari nosēdēt pāris stundiņas skolā. Vispār jau.